Garīgā ceļa nenovēršams rezultāts ir attieksmes maiņa uz sevi un uz pasauli un uz dzīvi. Un mainoties attieksmei uz sevi, pasauli un dzīvi, mainās attieksme uz biznesu. Kā pamainījās tā biznesa puse, līdz ko tu aizgāji tajā garīgajā ceļā? Tas ir, kā jau katrs labs jautājums, viņš ir miljonus veidos atbildams. Pamainījās tā, ka tad, kad materiāls pasaules uzskata cilvēks atrod kaut ko tādu, kas ir ārpus materiālā, ja nesaprot metafizisku dzīves uzskatu viņš atrod, tad nenoliedzami ir tāda fāze, kuru var nosaukt vai nolamāt par garīgo meklējumu fāzi, kurā ir tāda kā fanātisma pazīmes. Cilvēks tik ļoti ir gribējis kaut ko tādu metafizisku, ka viņa visa iekšējā būtība nav svarīgs sirds, dvēseli, pilnīgi tā kā tāda švammīte iesūc to informāciju. Un tas, kas tiek iesūts, tas automātiski tiek uzskatīts par absolūtu patiesību. Tas ir nevienmēr, bet pārsvarā gadījumā. Un ir tā fanātisma fāze, ka gribās visiem stāstīt šo te savu atradumu, kas gan nav nekāds atradums, vienkārši tā ir informācija. Un cilvēks neapzināt kļūst par pasnieku. Viņš dzird, es aizēju uz lekciju, es kaut ko dzirdu. Es esmu apstulbs no tā domas, no tā dzirdētā informācijas bagātības un enerģijas. Protams, man gribās nodot citam. Es uzreiz tur mājās, tur bērniņiem, sievai vai draugiem stāstu. Šie skatās uz mani, domā, kas ar to notic? Tā ir tāda pirmā fāze, kas ir, zināmā mērā, traucējoša biznesam. Viņa traucē biznesam tādā ziņā, ka tu mēģini citiem aiznest to savu atradumu un tu tajā velti laiku, vai kādā formātā viņa traucē biznesam? Nāk prātā atbildi, ka ir notikuši iekšējie sašķelšanās. Ja es esmu materiālists, jeb ateists, vienkārši dzīvoju pasaulīgo dzīvi. No A līdz Z, no 8 līdz 5 vai līdz 12 naktī nav svarīgi, tad manī ir vienums, materiālistisks vienums, jo es nezinu neko citu par pasauli. Bet tad, kad parādās tā cita pieeja, teiksim, nevis tikai fiziskā, bet metafiziskā, ja mistiskā, tad ir iekšēja sašķelšanās. Un tas, kas traucē, tā iekšēja sašķelšanās. Tā viena daļa, kas uzskata, ka tas meklējums, ka ved uz kaut kādu atradumu, kuru tas meklētājs nevar noformulēt nemaz vēl. Viņš grib iet pa to ceļu, un viņš sāk uzskatīt pasaulīgās lietas par apgrūtinājumu. Jā. Un tā kā pat traucējošu. Un man paveicās, tāpēc, ka tas mans bizness, kas man bija kopā partneriem, islandiešu partneriem, bija jau liels, un viņi ir bija viedi cilvēki, un viņi redzēja, kur es atrodos, un man tika par retam, es sāku dzirdēt no viņiem kādus labus padomus. Un tad, kad padoms tiek teikts īstajā vietā, īstajā laikā, viņš vienmēr nostrādā, tu viņu sadzirdi, neskatoties uz saviem, uz iekšējo tādu sašķelšanos. Un, piemēram, mans partners, kurš nekad nerunāja neko ezotērisku, neko garīgu, viņš man vienadīs saka, mēģini iet pa zelta vidusceļu, kā Buda mācīja. Es domāju, kā Budu? Tu vispār pa Budu esi dzirdējis? Mans partners, viņu sauc Gizli Reinesons, viņš nav vairs šajā pasaulē. Un es to sadzirdēju, un kaut kādā veidā tad man diezgan ātri izdevās izlīdzināt šīs divas pasaules, tā kā sāk mācīties savienot viņas. Un viens no garīgo meklētāju tādiem iespējamiem sānceļiem ir tas, ka gribās aiziet no šīs pasaules. Ir iedvesma to darīt. Jo šita nekā nav. Šita viss tikai ēd un dzer un kniebjās un, kā saka, nav nekā svēta. Ja? Bet man arī gan izdevās aiziet tajā virzienā, kur es tikai meditēju dienām un es nezinu, braucu uz Indiju vai uz citām vietām un vispār nedomāju par pasaulīgo, jo man tas neinteresē. Šī fāze ir normāla.
un viņai droši vien nav jāpretojās, jo mēs jau mācāmies tikai no savām tā saucamajām kļūdām. Nav variantu mācīties no citu kļūdām. Nav neviena cita, no kā mācīties, tikai pats no sevis. Un garīgais meklētājs beigās viņš saprot, ka viņa jebkurš garīgais atradums kļūs par tiešām viņa, ja viņš to spēj ieviest dzīvē savā. Jo tikai dzīve, kur sastāv no radiniekiem, ģimenes, biznesa un sociuma, vai varbūt pat politikas, ir tas, kur tu pārbaudi, vai atradums ir atradums. Viņš nav nekāds atradums. Ja tu sēdi, teiksim, dziļā meditācijā vai vipassanā, un tev jau rādās, kā saka, jau ir Dievs un mīlestība, bez tam izej ārā un satiec bombžus, jeb dzērājus, jeb skaties televizoru un lamājies un jūties slikti. Jā.